Jau kopš pagājušā gada rudens Rēzeknes pilsētas jauniešu atvērtais centrs, jeb JACIS, sāka savas pastāvēšanas vēsturē pirmā iniciatīvu projekta realizāciju. Projekta ideja jau sākotnēji bijusi pētīt mediju un plašsaziņas līdzekļu darbību. Arī Dagdas televīzija tika iesaistīta šī projektā, lai stāstītu par studijas ikdienas darbu un nepieciešamajām zināšanām. 3 mēnešu garumā Rēzeknes pilsētas jaunieši apguva filmēšanas, montāžas un reportieru prasmes, lai projekta noslēgumā varētu prezentēt pašu veidotu videoklipu un pretendētu uz labākās filmiņas titulu. Iemācījos, protams, daudz ko jauna, arī to, ko jau zināju, vairāk attīstīju, ko es tiešām 100% zinu, ka to izmantošu. Tieši jo tagad mediji apkārt mums ir burtiskā nozīmē, kuru neskaties visu, ir saistīts ar medijiem un citiem smī. Projekts Media for Youth, jeb mediju jauniešiem, ir starptautisks iniciatīvu pasākums, jo tas paralēli noritēja arī Kohtla-Järves pilsētā Igaunijā. Был уже такой положительный опыт, и очень было интересно на прошлых проектах. Mums jau iepriekš bija pozitīva pieredze arī citā projektā kopā ar mūsu draugiem. Arī tēma ir ļoti interesanta, jo mūsdienās katram jaunietim ir kamera, taču viņiem nav pietiekoši zināšanu, kā izveidot kaut ko radošu vai kreatīvu. Esam ļoti apmierināti, jo satikām daudz interesantu cilvēku. Потому что смогли пообщаться с очень интересными людьми. Наша цель была как можно больше и глубже узнать о средствах массовой информации. Mūsu mērķis bija pētīt dažāda veida mēdījus, gan drukātos, gan arī televīziju, kā arī profesijas. Svarīgākais, ko mums vajadzēja noskaidrot, ir tas, vai mēdīju darbība ir ticama vai tomēr nē. Arī par to, cik interesanta ir šajā darbā. To visu mēs arī pusgada laikā izmeklējām. Информация обманывают своих зрителей, читателей. И вот это вот все мы в течение полугода исследовали. Neapšaubāmi katrs projekta dalībnieks ir ieguvējis, jo tēma jau no paša sākuma mums bija saistoša, atzīst jaunieši. Но я думаю, пригодится для жизни. Es domāju, ka tas viss man noderēs dzīvē, kaut vai ģimenes video veidošanai vai klipu gatavošanai. Да, я думала об этом, что вот стать журналистом, потому что... Esmu jau domājusi par to, ka varētu savu dzīvi saistīt ar medijiem, jo jau tagad pa kādam rakstam iesniedzu vietējai avīzei. Man tas patīk un iespējams es nākotnē strādāšu avīzē. Свяжу вот как-то с газеты. Jāpiebilst, ka projekta laikā tapušie videoklipi tika izvērtēti un par labākajiem tika atzītas abas jaciešu filmiņas par savu dzimto pilsētu, kas gan tehniski, gan arī kompozicionāli bija pārākas par igauņu jauniešu darbiem. Dace Damba, Edgars Rukmanis, Dagdas Noda, televīzijas studija Ezerzeme.